Biznesa pārrunu mācības tuvojas. Tu vēl vari pagūt pieteikties. Iepriekšējā video runājām par to, ka biznesa pārrunas daudziem no mums ir ikdienišķi parādība. Un tomēr ir tik daudz, ko mēs vēl varam pilnveidot biznesa pārrunās, lai sasniegtu labākus rezultātus. Šodien pieskaršos diviem piemēriem par grūtībām, ar kurām saskarās daudzi pārrunvedēji. Kad es mācībās jautāju, kāda ir labākā pārrunu vadības prakse, nemaldīgi atskan daudzas atbildes. Vajag labi sagatavoties. Tas, protams, ir pareizi, bet to daudz vieglāk pateikt nekā izdarīt. Reālās pārrunas situācijās izrādās, ka ir lietas, par kurām neesam padomājuši, traucē satraukums, spriedze, laika trūkums un citas lietas. Mācībās kopīgi izveidosim sagatavošanās algoritmu, kuru turpmāk varēs vienmēr izmantot. Līdz būtisko sagatavošanās elementu apdomāšana tev kļūs automātiska un intuitīva. Mūsu mērķis ir panākt, lai nedz stress, nedz laika trūkums nespētu būtiski ietekmēt tavu sniegumu pārrunās. Un tagad otra lieta. Viena no būtiskākajām kļūmēm pārrunās ir informācijas trūkums par otru cilvēku, par sarunu partneri galda otrā pusē. Kas ir tas, ko viņš vai viņa vēlas, kas viņiem rūp, kāda ir viņa biznesa un dzīves situācija, kādēļ viņi rīkojas tieši tā, nevis citādā. Nezinot atbildes uz šiem jautājumiem, mēs visticamāk pieļausim nopietnas kļūdas, izprotot to, kas notiek, kāpēc tas notiek un ko ar to darīt. Šajās mācībās mēs kopīgi vingrināsimies, kā lietot empātiskas komunikācijas metodes, kuras ļaus mums izdibināt tik nepieciešamo informāciju par pārrunu partneri. Tiekamies jau drīz, un lai tavas pārrunas vienmēr ir ar vēlamo rezultātu.